Hei, jau! Šodien dosimies uz Stukumu. Pēc smukuma. Jauna mašīna apstīties. Mums ir izloze 20,000 fitnes kanālam, 10,000 first auto. Tad mēs lozējam autiņu. Tā kā šodien paskatīsimies, ko tad mēs esam jums sagādājuši. Bet īstenībā tas tāds ļoti nopietns notikums ir, jo beidzot tā mašīna ir atnākusi, un tagad mēs sāksim ar to mašīnu darboties. Un tagad arī tava iespēja, varbūt tieši tava, izveidot ar mums kaut kādu sadarbību. To mašīnu varbūt tu pacelt tādā līmenī labāk, nekā viņi bija no salona vispār iznākusi. Tā kā, ja tu ņemies ar mašīnām, tur ir kaut kāds piedāvājums, droši var rakstīt. Jebkur Instagramā, tiktu kā YouTube'ā, kur atrod rakstu. Pirmā sadaļa jau servisa pārbaude, tehniskās apskates nodrošināšana jau ir aizņemta, jo jau uzreiz nokrāmējot mašīnu, viens servis ieraugot to mašīnu, bija dzirdējis pa mūsu video, jau pieteicās, teica, visi esam to mašīnu gatavi sagatavot tehniski, ka vēl tur ir pāris nianses gan jau ko. Tomēr 2012. gada mašīna, ja nemaldos, 11. bija kaut kādas lietas varbūt ir jāpielabo, tāpēc, un, protams, es domāju, varbūt aplīmēsim viņu, ne? To mēs redzēsim, varbūt arī aplīmēsim. Rakst komentārā, kāds BMW būs izlozē. Tev ir jāuzmina pirms tu viņu ieraugi. Dodamies uz Stukumu, kaut kādi 70 km. Aiziet. Un ir pienākusi tā diena, ka ir atnākusi izlozes mašīna. Nu, pa lielam mēs viņu braucam apskatīt. Mēs zinām, ka tas ir BMW. Modeli jūs vēl nezināt. Ierakstīja komentārā, kāds modelis tātad tas ir. Vai tas ir 5. sērijas BMW, vai 3. sērijas BMW, vai kabriolets, vai kupē, vai sedans, vai ar empaku, vai bez empakas, vai varbūt tas ir šis M3. Nu, esam atbraukuši, tikuši esam līdz labākajam autoplacam Latvijā, Elis First Auto. Paldies! Mums vajag pasīdās, kas mums izlozē ir, ko mēs esam dabūjuši. Precīzi, kas tur vispār ir un pastāstīt bišķiņ sīkāk, kā tad tu varēsi tikt pie jauna autiņa. Bet kamēr mēs gaidām tātad mūsu izlozes aparātu, ko mēs gaidām ar nepacietību, es parādīšu tātad pāris modeļus, kas ir uz vietas. Nav viss, mēs gribējām atbraukt toreiz, mums bija saruna, ka es parādīšu M4, to, šito, to, bet redz viens ir detailingā, viens tur, bet kaut kāda autiņa mums ir uz vietas. Un kaut ko interesanti paskatīsimies. Kaut ko paskatīsimies. Tad redz, mums ir kaut kas vispār ekskluzīvs, jā, Raptors. Tātad šis aparāts ir pa Rīgas ielām, pa Bruģi, pa apmalēm vienkārši perfekts. Tu viņu mauc pāri visam un tev nav jādomā ne pa Bruģi, ne pa apmalēm. Šis ir kāda motora? Arī kaut kāds 5-7? Nē, šis ir dīzels. Šis ir ekonomiskais, kārtīgais latviešu Raptoriņš, tā kā iepriekšējais modelis, bet es ar viņu pabraucu bišķīt, man viņš iepatikās, likās baigais tāds rītīgs aparāts. Man vajadzētu 5-7 benzīnu. Labi, parādīsim tālāk, tātad, kas mums te vēl ir. Sērijas Hibrīds X, kas ir diezgan populārs benzīns hibrīds, viņam ir elektromotors, tur braukt tikai ar elektromotoru, nobraukt viņu kaut kāds 50 km var. Un var braukt ar 3 litrīgo tātad iekšdedzes benzīnu. Kopā ar abiem tiem dzinējiem viņam ir 400 zirgi. Diezgan populārs tāds autiņš, ko cilvēki īstenībā iegādājās, jo uz uzņēmumu tur ir mazais nodoklīts. Šī ir jaunās paudzes X5, viņiem forši stūrīt griežās, viņiem ir tā pati i8 tehnoloģija, interfejs. Mašīna ir kruta un braucās viņa forši, ļoti patīkam. No iepriekšējā modela, protams, ir kaut kādas izmaiņas, tur nav drastiski pilnīgi cita mašīna, bet, kā jau teicu, interfejs ir cits, nu un visādas, redz, vizuāli elementi, kas ir bumpers, lampas, tur vēl kaut kādas lietas. Un re, kur ir Lauriks 6, vienīgais netīrs. Varbūt. Vai ne, Lauri? Šis man patīk, jā. Redz, pasties, sarkans salons Bang, viņam aprīkojums baigais teļu, kā aizmugurē Bang Olufsen mūzikas sistēma. Kur gadu viņš ir? 16, man liekas. Bet nu viņš ir 4 benzīns, kur ir pārlasīts dzinējs. Cik maksās, cik Romijai nauda jākrāj? 43,5, bet Laurim te būtu atlaidi. Nu, reku ir X4, ja? Šis, man liekas, tāds, kas negrib X5, kas negrib X6, kas grib nedaudz sportiskāku piekari un nedaudz kaut ko paaugstināt, lai kaut kur var iebraukt. 8. sērija vienmēr ir izcēlusies ar to savu individualitāti un tieši šitā arī, redz, viņa ir individuāla krāsa, viss karbons iekšā ārā. Braucot 8. tā sajūta ir tāda, ka tu esi kapsulā, jo viņa, redz, viņa ir plata un plakana. Tās stojkas, ja, viņas ir tādas, liekas, zemes un citreiz, kad tu skaties kaut kādā krustojumā, liekas, nu, kaut kā traucē kaut kas. Mašīna braucās forši reāli un 8. ir kruts aparāts, jā. Šeit ir arī S6 modelis, ko es vairākos video teicu, ka tas ir mans favorīta auto līdz 45 000.
mašīna viennozīmīgi tiem, kuriem patīk universāļi, jo citiem vajadzīgi ir universāļi, lai ieliktu tur bērnus, tur vecmāmiņu iekšā vēl kaut ko. Tu gribi vēl sportisku, nu tad šis ir aprāts, kas tev ir vajadzīgs. Un, ja gribi ekonomisku, viņš ir superekonomisks. Viņš vienkārši iet uz gaisu. Tad mēs varbūt iekšā iešaut kafiju un tad jau sagaidīsim, kas tam uz šeit mums atbrauc. Varbūt Ilons atbrauks beigās. Zini kā, mašīna bija, man uzreiz piedāvāja par to mašīnu labu ciparu, nu paņemsim, dabūsim citu vāģi. Bet labi, joks pie malas, mašīna lītās būs klāta. Teikšu tā, ka es to mašīnu esmu redzējis dzīvē. Un beidzot pienāca tas moments, kad mēs to mašīnu vispār dabujām. Jo bija diezgan grūti dabūt kaut ko tādu, ko tu gribi uzdāvināt, lai tas būtu labs, kvalitatīvs. Kaut ko tādu atrast bija diezgan sarežģīti. Tāpēc tas paņēma kaut kādu laiku, vairāk nekā mēnesi. Mēs to esam izdarījuši. Labi, skatīsimies, kas būs atbraucis. Es to mašīnu video redzēju. Video izties baigi labā. Pasīsimies, vai dzīvē būs tikpat labi. Tas ir BMW un viņš ir bal. Izstās, jā, prasās pēc pulējuma, es jau redzu. Čau, Aivi! Čau! Sveiks! Čau! Klau, tātad trešā sērija, ko mēs dāvināsim, ir ieradusies. Skatos un uzreiz ar savu acis, es apmēram jau saprotu, ok, tur vajag piepulēt to šito, bet ķeramies tātad vērsim pie ragiem. Tātad Aivis ir 6-kārtais Latvijas čempions un ProSpeed īpašnieks, kas arī remontē mūsu autiņus, sagatavo klientiem, lai viņi ar viņu var braukt, baudīt braucienu un nebraukāt tur pa servisiem. Un tieši arī šo auto Aivis ieraudzīja un bija sekojis laikam līdz, ka mums būs tāds konkurss. Un pieteicās pāris vārdos, kā tev liekas, kas šim modelim būtu jādara? Ko mēs parasti darām ar tādām mašīnām? Nu, tad sāk no priekš, lukturi, piekare, skatāmies ar nobraukumu pēc eļas vajadzības, mainām, nemainām. Nu, respektīvi savedam mašīnu kārtībā, lai būtu droši, ērti, komfortabli, lai viņu braukt pa ceļu. Pa lielam, Aivis mums savedīs šo auto kārtībā tehniskajā apskatē, lai mēs varam nodot tātad šo automašīnu cilvēkam, kas viņu vinnēs. Jo izlozes uzvarētājs var ne tikai braukāt pa servisiem, bet vienkārši braukāt pielā, vai ne? Tieši tā. Jo, manuprāt, tas svarīgākais, ko mēs gribam arī ar šo te panākt, ka mēs nododam tiešām labu autiņu, foršu autiņu, ar kuru cilvēks var braukt un neuztraukties par to, ka kaut kas reiz tur būs jāmaina. Klau, man īstenībā iebraucot mašīnu, es viņu pirmo reizi redzēju. Teikšu godīgi, es viņu biju redzējis, bildēs, bet es jau uzreiz redzu to, ka viņš ir stalts. Pēc manas pieredzes, jā, es redzu to, ka tur nav kaut kāda izšauta kede. Vācu mašīna, mēs redzam pāris niansītes, tur sapulēt to šito, balts, E90. faceliftiņš. Klau, viss tās ok. Man šitāda mašīna kādreiz īstenībā līdzīga bija. Un es atceros, braucot to autiņu, es vienkārši kaifoju. Tikai tāpēc, ka viņa bija patīkama, dinamiska, ekonomiska un izskatījās labi. Trešā sērija vienmēr ir bijusi, tā teikt, super forša mašīna. Un vēl liels plus tas, kad viņi nav redzējusi Latvijas sāļus. Apakš gan, es domāju, varētu būt, ka tīri zolīdi viņam būs tāda. Nu, cik es izbraucu no servisā līdz šeinei, tā kā tu teici, viņa liekas, ka viņa tāda stingra vēl Stingra, ir tāda, saturīga tāda, forša. Protams, vēl neesam cēluši ne uz pacēlē, kā tur apakš, bet Vācijas ceļi, Vācijas ceļi, un tā ir pilnīgi cita mašīna. Mēs kā dienu pret nakti salīdzinot ar Latvijas mašīnām, tur parasti viņas viss ir dzeltens, vai arī kaut kāds Zviedrijas. Šeit tomēr ir vācu audiņš. Ok, parāvim vaļā, paskatāmies. Man vienmēr interesē tātad sēdpozīcija. Te viņi ir jātīri, ķīmiski, sēdeklīts, zolīts, M-stūrīt, viss kloķīts. Cik smuki pielec. Stūrīt arī tādu, varbūt pat, lai cilvēks, kas viņu dabon balvā, es uzskatu, ka varbūt tepat stūrīt būtu jāpāršuj, lai te vienkārši jauna stūrīt, kloķīts, viss tāds, foršs aparāts. Klimats, sēdekļa apsildes, protams, melna griezt, kā M-pats viņai pienākās, viss. Pēc skata man taču izstās baigi zolīti. Jā, tāds tik tiešām. Jo mums bija īstenībā baigais stāsts, mēs gribējām dabūt kabrioletu, ne? Jā, gribējām kabri. Bet bija situācija tāda. Tātad mobilē stāv kabriolets, tur 335, 330. Sākumā tur atsūta no ārpuses to šito un nesūta šoferi beņķi visu laiku kaut kā fočē no tejienes. Un tu viņam prasa vairākas reizes tam vācietim vai turkam galā, kas tur bija, atsūta normāli sēdekli. Viņš beigās viņu atsūta kaut kur no tejienes. Un tad tur rīdīgais sākās teātris ar viņiem. Tad beigās dabujām to, tam pēdējiem variantam dabujām
bildi no sēdekļa, un tā varbūt iznāk varam Tur ielikt. sēdeklis vairāk nebija vienkārši. Tur sēdeklis nebija vienkārši beigts. Un tad liekas, tādu mašīnu atvedot, cik mums beigās būtu jāiegūt, lai mēs viņu vispār dabūtu reāli, normālu mašīnu, lai mēs viņu varam vispār uzdāvināt kādam. Jo, ja mēs atvestu tādu mašīnu, jūs mūs apēst viss kā viens, vienkārši bez piedalām. Bagažnieks. Tas vēl te ir kaut kāda pričendāļa. Te ir kaut kāds šampūns iekšā. Katrā ziņā te ir Vācijas produkcija iekšā šitie aparātā. Baltie numura apgaismojumi, tā kā viss jau zolīdi, bet stāsts par to, ka mēs esam ieraudzījuši mašīnu, ja varam apiet vēl riņķī. Protams, viņi ir jāsamazgā, jāsatīra, jāsapulē, tur būs pilnīgi cits autiņš. Sarkanās bremžmašīnas, ja? Tur uzreiz kaut 5 zirgi vairāk. Te ir kaut kāda atcitumiņā, reku zāli, ja? Luk, tur ir viennozīmīgi jāatjauno. Griepas ļoti labas. Šies trīniekos nav bijis, bet diski arī pareizi ir. Šis stils, ja? Viņš izskatās tieši tā, kā vajag, man liekas, ar fuldas riepiņu. Ierakstiet komentārā, vai šis E90 facelifts, atceramies facelifts, tas nav tur 7, 8, 9 gada, tas jau ir 12. gads vai 11. Okay, tīri feisiņš, tā kā vai jums viņš liekas sakarīgs un simpātisks vai nē. Nobraukums ir 240 000, oriģināls, pārbaudāms. Būtu 300 atkal, jūs teikt, bet te ir oriģināls 240, tā kā viennozīmīgi tā mašīna būs pabeigta. Es domāju, tur būs diena pret nakti, tāpēc jāuztais bildi, kā viņi izstās tagad un kā viņi izskatīsies pēc tam. Ko tieši es domāju uzlabot? Okay, pirmais ir tehniskais stāvoklis, ko mēs neredzam. Lai mēs varam tātad garantēt tehnisko apskati un lai cilvēks var braukt to mašīnu un tad nedomāt uzreiz par servisu un par apkopēm. Tas ir pirmais. Otrais, es domāju, ir vizuālais izskats, pulēšana, krāsošana. Mēs varbūt redzam, jā, tur ir kaut krāsa atsitumiņas, apratīsim, vai jāpulē, jākrāso, jāpunkto, bet varbūt kaut kas arī būs jākrāso. Disku atjaunošana te nav, te diskiem viss ir ok. Protams, ķīmiskā tīrīšana. Es gribētu teikt to, ka mums ir jāiedod uztaisīt stūrīt. Ātru pārslēdzies kā ok, bet man liekas, ka prasās viņam tādu svaigu ādiņu. Viņi nav nodilus tur brutāli. Viņi ir tāda vidēja. Viņi ir vidēji, bet pirmais, cik forši būs tam cilvēkam iekāpt, kad jauna stūrīt būs, viņam liksies tā mašīna jauna. Un tas neko daudz nemaksā, tāpēc es domāju, ka tas būtu tā ritīgi forši. Tā kā kāds grib mums stūri pāršūt, tad mēs gaidām ziņu. Aplīmēt arī mēs domājam šo autiņu. Protams, tur nebūs crazy aplīmēšana kaut kāda, galīgi viss nenolīmēs. Nedaudz skatam, nedaudz reklāmai jau tieši tā, nedaudz reklāmai un droši arī ierakstiet komentārā, varbūt, ko jūs tieši redzat, ko šim auto vajadzētu. Redz, empaciņā viņam ir oriģinālais sēdinājums, bet ja tu kaut ko pamani, ieraugi tādu, ko vajadzētu uzlabot, melnu resti. Melnu resti, man liekas, ka vajag, vai ne? Atveram kapotiņu, melnu restīt vajag. Es domāju, ka tur nekas baigi tīrais nebūs. Nākamā apkopa pie 242. Cik tagad ir? Ok, sanāk, ka viņam ir tikko tā, te 212 ir taisīti, tātad te 212 ir mainīta eļļa. Un uz acu liekas tāds īstenībā zolīts, ja godīgi, vai ne? Nekādas eļļas nereagojās, nekas tāds, skan labi. Jo ļoti bieži viņiem ir problēmas ar to divmasas pararatu, ka viņš grab. Šeit viņš negrab. Tas ir ok, pānis ar papakšu izstāst ļoti, ka viss ir ok. Paskatāmies, varbūt ir Vācijas servis grāmatiņa iekšā. Tas ir dāvanā disks. Kas tu dāvanā? Anfang. Šīs disks paliek tātad uzvarētājiem, viņam būs jāklausās mūzika. Jāatzīmē mūsu storijos. Grāmatiņa arī, redzi? Pastīsimies, cik tālu viņi pildīt vispār. Vispār viņi pildīt. Jo īstenībā baigi zolīdi pildīts ir. Pasties, cik viss forši pildīts? 24 000, 50. Ļoti smuki viss ir. Un šitas ir jackpots. Perfekta mašīna izlozē īstenībā. Pasies, kā viss sapildīts. Viņš visu laiku ir braucis uz inspekcijām. Tātad pārbaudījies. Jā, viņš ir tikko bijis pirms 200 kilometriem. Bremžu eļļa arī samainīt. Nē, viņam tikko eļļa samainīt sanāk. Tad jau eļļa pat nav jāmaina, vai ne? Moška šito nelozējam ārā? Ko? Šito varētu pašgāzēt. Jā, baigi labs sev aparāts. Īstenībā rītīgi kopts tāds sterils vāģis. Tas ir tas īstenībā, kas bija vajadzīgs. Es jau zināju, bija, man likās, ka kaut ko šitādu var dabūt tikai nedaudz dārgāk. Piemēram, ja no BMW vai izsolē, piemēram, kaut kādā, nezinu kas. Bet ir visādas izsoles, par kurām ir ļoti slikta pieredze kādreiz bijusi, kurās sen vairs neko nepērk. Pirmais bija pārdevējs. Mēs sākumā mēģinājām skatīties mobilē. Kā jau es teicu, pieredze bija diezgan slikta, jo tās mašīnas, viss, kas bija 90, 92, 93, ja, švāki autiņi un nekopti un samocīti un kaut kāda tāda autiņa atvest tur, nekāds baigais prieks īsti nebija. Šeit šitajā gadījumā mēs viņu dabujām no BMW. Attiecīgi te ir pilna visa tātad vēsture. Mašīnai pastīsimies vispār, cik ir īpašnieki man interesē. Man liekas, jo šis ir īstenībā ļoti liels plus tas, kad te ir pilna viņam vēsture. Slaik tas
īpašnieks to mašīnu ir pieprasējis. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Galu galā ir tā, ka mašīna ir vēl labāka nekā man likās. Es uzreiz raizējos pa divmas Spararatu, pa sajūgu, jo tā ir viņiem pie šitāda nobraukuma problēma parasti 200 viņi ir jāmaina, un tas maksā diezgan kaut kādi, tas izmaksā, vai ne, Aivi? 400-500 eiro. Jā, tieši tā. Ar visu sajūgu, visu maina, samaina visu komplektu. Tieši tā. Un te ir solīdi jau. Kāpēc tieši šo auto izvēlēji? Tāpēc, kad pirmkārt mums vajadzēja 3. sēriju, man ļoti patīk 3. sedanī, redzēja. Man arī tagad ir 3. pārdevējs bija solīds, zin kā BMW. Un es zināju, ka tur nebūs beigie pārsteigumi, jo tāpatās Lauris man prasīja, kas ar mašīnu vienreiz, divreiz, kad 4 reizes toču prasīja. Un es saprotu, ka jādabona kaut kas ir normāls, jo baigi ievilkt to pasākumu nevajadzētu. Un redz, beigās šis variants arī izšāvās. Tā kā ir jāiet tālāk un jāgatavo tas autiņš, lai mēs viņu varam parādīt, jo viennozīmīgi es varu garantēt to, ka tā mašīna iztīsies savādāk nekā viņi izskatās tagad. Reāli, tev ir iespēja to mašīnu vinnēt, vai ne? Tu vari to autiņu vinnēt. Mammas, omes, māsas, visi pieskaties, jo... Visi, kas piesakos, pātrinās mums to procesu, vai ne? Tieši tā, jo ātrāk būs 20 000, man 10 tev, ātrāk mēs to izlozējam. Tieši tā, un tad aiziet tātad nākamie nosacījumi. Mums vajadzētu vasarā vai līdz septembrim, tas viss atkarīgs no jums. To autiņu vajadzētu tātad izlozēt līdz tam laikam. Tātad labākajiem fitness kanālam 20 000 sekotāju YouTube, First Auto 10 000 sekotāju YouTube, pēc tam attiecīgi mēs izziņosim. Vienkāršus nosacījumus, ļoti īsus, ļoti vienkārši būs jāizdara pāris vienkāršas lietas. Jāpārk nekas nebūs, nauda jātērē nebūs, un tad lozēsim ārā. Un es domāju, mēs maksimāli ātri tātad viņu mēģināsim sagatavot to autiņu, lai viņš viss vizuāli, tehniski viss izstās super nice. Aplīmēsim, sāksim ar viņu braukt uz pasākumiem. Tāpatās, kā mēs tikko bijām trīniekos, mēs viņu būtu ņēmuši līdzi vienkārši. Lai cilvēki viņu redz, lai jau saprot, kad ir jāpiesako, kas tas izloza. Attiecīgi, kad jūs būsiet izdarījuši no savas puses visu, tad arī mēs viņu dāvināsim. Daudz par tāds balts 3. sērijas uz ielām maz ir. Man liekas, ka viss ir melns Latvijā. Latvijā vispār pārsvarā ir melnas mašīnas. Jā. Tev redzēt, tieši tā. Kāds tavs vērtējums par mašīnu? Ir ok, priekš tāda gada mašīnas. Tas vizuālais, protams, tas ir tas, bet es vienkārši uzreiz redzu, ko var izdarīt, kas nav un kāds viņš iztīsies pēc tam. Beigās tā mašīna vienkārši neiztīsies pēc tā, kā viņa izskatās tagad. Tāpēc. Un ļoti labi, ka mums jau bāze, ka mūs uzbūvjot tam autiņiem, ka tur viss jau tāds ir, viņš ir zolīts, foršs un tas viss ok, tāpēc mums atliek nedaudz tehniskās lietas un, protams, attiecīgi pēc tam vizuāli viņi sataisa, lai viņi ir interesanti. Un pirmais pasākums, kur mēs ar viņu varētu vispār būt? Es braucu uz Drag Race Biķerniekus 23. maijā. Ar mājas uz tur varbūt ir nolikt. 23. mājas Drag Race, jā, īstenībā mums 23. mājā. Tur būs arī skatītāji, tur biļetes tagad var nopirkt biļešu servisā. Drag Race treniņi. Varbūt mēs tur viņu varam aizzīt nolikt, lai stāv. Okay. Mēs viņu varētu nolikt. Vienīgi vajadzētu nolīmēt uzreiz jau viņu, lai visi saprot, kas notiek. Bet vai mēs paspēsim līdz tam 23. visu to pasākumu izdarīt? Nē, visu nepaspēsim. Jā, bet mums vajadzētu, lai viņš jau ir sadarīts līdz tam. Bet, mēģinam, tas varētu būt tāds pirmais. Pēc tam kaut kādā Jāņu pasākumā. Katrā ziņā, es domāju, arī mums skatītāji arī iedos diezgan daudz tātad visādas idejas gan par pašu mašīnu, gan ko mēs ar viņu varētu darīt un kur mēs varētu arī braukt un piedalīties. Tu jau bišķi pabrauc, nebija nekas negribēja, viņš bija kārtībā? Man te ir pārsimts metri. Bet te īstenībā ir tāds ceļš, kur var sajust. Bet mašīna kā tāda likās stingra. Ir mašīnas, kurās tu iekāp pārsimts metru un sarogāt stūri vaļīgi, jau krēslis ļodzās. Šitā bija tāda sakarīga. Dzīve. Viņa arī izstāsta, viņai tā uzbūvīta. Protams, vizuālais, bet tā uzbūvis, ka tu redz, ka viņa stāv reāli, tā kā mazlietot Nike kēde. Ka viņa ir izšauta, tā kā manējā pasties. Viņa izstāsta tieši tāda pati, kā mana kēde pa lielam. Ir izšauts kēdes, un kad tu redz, kur var ielikt Roberta apakšā izšaut kēdu, kādu viņa izstāsta. Tad viņa izstāsta tā, ka viņai pakaļ lejā, purns gaisā. Un nākamais, kur jūs redzēsiet šo auto, būs pacelts uz pacēlāju no apakšas, un tad jau tālāk virzamies rindas kārtībā un pildīsim nākamos procesus, lai sagatavotu mašīnu un uzdāvinātu viņu tev. Būs interesanti tas, ka mēs pirmkārt varam parādīt procesu. Vienmēr, visi zina to, ka tomēr vācu autiņš sanāk, cik 13 gadi. Viņš ir 13 gadi braukts. Pa Vāciju vai pa Latviju diezgan liela starpība. Tas ir diena pret nakti. Tas, kas viņu vinēs, viennozīmīgi būs super priecīgs. Pats braukt tādu mašīnu? Protams, man vispār nav nekas pret FDE, tāpēc es arī viņu nopirku, jo man patīk E90. Man liekas, vienmēr likušies tādi
vidējā izmēra, stingri, sportiski, ekonomiski, izskatīgi, vizuāli, visas tās formas. Es arī gribēju, lai ir empaka. Jo redz, kā izstāstā empaciņa, pasties, visi tie buferīši. Nu, ļoti labi. Aizmugurējais buferis man vienmēr pacies, ir 3. sērija, redz tās lampas. Nu, ļoti smuka mašīna. Sategojam cilvēkus, lai lielāka interesi un lai lielāks hypes ir, jo man liekas, ka pirmkārt arī, kur mēs izlozēsim to autiņu, tur būs jāuztais normāls pasākums. Pusiņš, kurā to mašīnu mēs izlozēsim un tajā pašā laikā pastāstīsim, parādīsim, dalīsimies ar procesu, kā viss gāja, kas kā, un varbūt pēc tam jau sekos nākamā mašīna. Skatīsimies, cik atsaucīgi jūs būsiet. Ja būsiet atsaucīgi un tas viss notiks raiti, varbūt jau mēs šogad izlozējam līdz gada beigām vēl vienu auto. Ja piesakos plus miljonus, mēs to izlozēsim. M4. Zeltenāks. Jā. Man ir īstenībā liels prieks, ka es ieraudzītu visu to servisu grāmatiņu, kā viņi sapildīt. Jā, gan jau kāds ierakstīs servisu grāmatiņu aizpildīt paši. Jā, bet nu, es tā nedarītu, un man tas pašam nebūtu pats mierā ar sevi pa tādu gājienu. Bet mašīna ir forša, un man jau liekas viss, ka tu jau redzi, ka ir projektiņš, sadarīsim to šito, un viņi būs tik tiešām laba mašīna. Tātad izlozes nosacījumi ir sekojoši labākajiem fitness kanālam 20 000, First Auto 10 000, un tad jau mēs paziņosim tālākos izlozes nosacījums, kas būs pavisam vienkārši, un turpatās jau arī izlozēsim mēs arī mašīnu jau. Viss. Tā kā viss sarežģītākais process ir dabūt tos 10 un 20 YouTube mums. Tā kā aiziet, pieskojuma autiņš ir šeit, nu tagad es domāju, ka tas process aizies raitāk. Krietni ātrāk aizies. Viennozīmīgi, jo beidzot mums ir... Beidzot ir ko parādīt, iepriekš cilvēki neticēja, es domāju. Zini, kas neticēja? Tāpēc, ka Latvijā īstenībā ir bijuši, man šito pašu teica, kad pagājuši gadu arī reku bija pasākums, kaut kāds izlozēja Džeks viens kaut ko mašīnu kaut kādu, un tā arī beigās tā mašīna nebija. Un vēl pa moci vēl, un pa moci arī, tā kā... Vienkārši uzvarētājs būs Romija. Uzvarētājs būs Roberts, Džeks no filmā. Vai ne? Tāpēc mēs esam dāvanu atveduši, un tas jau nozīmē to, ka mēs arī viņu dāvināsim. Tā kā tā, ja? Paldies, ka sekojat, paldies, ka pieskojat, un paldies, ka atbraucāt. Ja? Paldies, ka ieradies. Čau. Silvermon alles auf Anfang. 14. no 24. līdz 14. gada hīti kaut kādu. Paklausīsimies, kas te ir, ko klausījās iepriekšējais īpašnieks. Skan. Šito es likšu M3. Nākamreiz. Roberts, šitā dziesma asociējās ar tevi. Šito ārpēc trīniekiem. Himna. Tas ir skaisti, vai ne? To es saprotu.